Te pirms 105 gadiem mūsu vecvectāvi dibināja Latvijas valsti, liekot svarīgāko pamatos – neatkarība, demokrātija un brīvība, stiprus tautas spēka avotus, kas lika ar lepnumu, ar aizrautību un čaklumu celt valsts ēku, bet arī pārdzīvot okupāciju, Sibīriju un trimdu. Mūsu paudze bija tā, kas atmodas laikā atjaunoja Latvijas valstisko neatkarību. Šī vēlme, visas tautas vēlme pēc neatkarības bija tik milzīga, ka ļāva mums Latvijas tautas frontes vadība iedragāt un vēlāk arī sagraut ļaunuma impēriju, tautu cietumu, padomju savienību. Neatkarības tieksmes bija tik spēcīgas, ka ļāva pārvarēt visas atjaunotas valsts tapšanas grūtības, aizstāvēt to janvāra barikādes un vienmēr augstu turēt neatkarīgas Latvijas sarkanbaltsarkano karogu. Neatkarība, demokrātija, brīvība. Pašu valsts, tiesības runāt savā valodā un pašiem lemt savu likteni. Mūsu tēvu, vectēvu un vecvectēvu mantojums. Tagad ir mūsu laiks, sarežģīts laiks, tāpēc jo lielāka mūsu atbildība to kopt, lolot un sargāt. Katru dienu apzināties brīvības vērtību, mūsu valsts vērtību, lai katrs mūsu darbs, liels vai mazs, kalpo kopībai, kalpo mūsu Latvijai. Sveicam Latvijas dzimšanas dienu! Saules mūžs Latvijai! Dievs svētī Latviju!